Vai esat kādreiz domājuši, kā tiek veidoti un apstrādāti digitāli attēli? No sociālu tīklu filtriem līdz mākslīgajam intelektam. Attēla apstrāde ir visur. Šajā video īsumā apskatīsim digitālu attēlu pamatus un galvenās apstrādes metodes. Digitālais attēls sastāv no tūkstošiem vai pat miljoniem pikseļu. Jo vairāk pikseļu, jo augstāka attēla izšķirtspēja un kvalitāte. Attēli tiek saglabāti dažādas formātus, piemēram, JPEG, PNG vai TIFF. Lielāka daļa attēlu izmanto RGB krasu modeli – sarkanā, zaļa un zila kombināciju. Drukāšanai tiek izmantots SMYK modelis, bet melnbaltie attēli bieži izmanto pelektoņus jeb grayscale. Šie modeļi palīdz precīzi attēlot un manipulēt ar krāsām. Digitālajā apstrādē bieži izmanto gaišuma un kontrasta pielāgošanu, krasu korekciju un filtrus. Piemēram, histogrammas izlīdzināšana palīdz uzlabot attēla dinamisko diapazonu, bet filtrēšana var noņemt troksni vai izcelt attēļa detaļas. Šajā kadrā jūs varat redzēt demonstrāciju, bildes, kuru mainās kontrasts, spilgtums un krāsas. Attēlu var arī mainīt ģeometriski, pagriezt, mērogot vai pat deformēt. Šīs operācijas bieži izmanto dizaina un datorgrafika, lai pielāgotu attēlus dažādiem mērķiem. Lai samazinātu faila izmēru, attēlus var saspiest. Lossless formāti, piemēram, PNG, saglabā pilnu kvalitāti, bet lossy formāti, piemēram, JPEG, noņem daļu informācijas, lai samazinātu izmēru. Pārāk liela saspiešana var radīt attēla kvalitātes zudumus. Mūsdienas attēla apstrāde plaši izmanto mākslīgo intelektu. Neironu tīkli var atpazīt objektus, uzlabot attēlus un pat ģenerēt jaunas bildes. Tās tiek izmantots fotogrāfija, medicīna un drošības sistēmas. Šie bija digitālas attēlu apstrādes pamati. Ja vēlaties uzzināt vairāk, sekojiet mūsu kanālam un komentējiet, kuras attēlu apstrādes metodes jūs izmantojat visbiežāk.